Halo. Nu, labvakar! Čau, Marijā. Tāpēc tev beidzot Igaunijā dzirdējām Latvijas himnu. Jā, protams, tas jau baigi feini bija. Asaras acīs saskrējas. Klausies, bet salīdzinot ar to gonku iepriekšējo, kad jūs bijāt pirmie, un šito gonku katrā ziņā starpība tāda, ka toreiz tā bija vairāk mazāk tāda laimes spēlīte, ja? Bet šoreiz tā bija izcīnīta uzvara. Kā tev pašam liekas? Nu, šoreiz jau tīri izcīnīta uzvara bija. Startu paņēmām un tas Hendriksis, neviens jau baigi nelaida mums pa priekšu braukt, tāpat bija jāpacīnās, lai to priekšu nobrauktu. Ļoti liels ātrums trasē, un viņi arī ātri brauc, un mums arī tikpat ātri jābrauc, un vēl ātrāk, lai to pa priekšu nobrauc. Tos 4 sekundes visu laiku tā arī bija, kaut kur pa uz katru apli mēs viņa aizmigrēm uz bija Hendriks. Kā bija pieņems braucot jau jūtī, kad, man tā liekas, ka būsi. Bija tāds sajūta, ka, yes, esam. Nu, cik tā nebija. Principā, beidzamai aplēs tikai tā, ka viņi saprata, ka, būs, kad jābūt līdz galam, kad nobrauksim līdz galam. Nu, tā baigi grūti jau bija prognozēt, nevarēja saprast, visu laiku tās 4 sekundes, tev nekas nav daudz baigi. Visu laiku uz papēžiem minus, virsu un vai viena kļūda un kaut kur tu jau vari pazaudēt, jo baigi uz atpulicējiem mēs iekritām, ka nevarējām apdzīt viņu. Tik lēni brauc, kad baigi lekt tramplīnos, ka nevarbūt virsū kādam. Tad jau atkal piebrauc mums to atļauj. Un kā šoreiz tehnika, viss kārtībā, kāds nepievilna? Nu jā, tagad šoreiz viss kārtībā un Meks apteica pirmo reizi tā, ka viss ir kārtībā, nezinu. Nu, laikam mazliet mēs tur izmainījām testēšanas sistēmu motoram. Varbūt tā mums bija nepareizi uztaisīta, un līdz ar to mums visu laiku tosolu gribēja baigi daudz bīt ārā. Iespējams, ka tā bija tā vainas, un nepareizi testēšanas sistēma bija uztaisīta. Tagad ir uztaisīta, un Igaunija izturēja, slodzi izturēja, tā kā es domāju, viss kārtībā ar to sistēmu. Tagad nākšies posms Francijā, vai ne? Jā, Francijā, tad pēc tam ir Vācijā. Un kā Francijā trasīte? Francijā arī ir cietā trase, jaudīgs motors vajadzīgs, un tad tur baigie kalni, pret kalniem jāuz augšā, ja nav jaudīgs motors, tad nevar uzlikt kalnos augšā, jo Francijā ir kalnaini trase ļoti daudz. Viss lielāko daļu, kur ir Francijā, tur ir kalni. Nu jā. Skaidrs, vecīt, un vai tad turēsim mīkšķus, un galvenais, lai Francijā būtu, ja ne tāpat, tad vismaz ļoti līdzīgi. Bet labāk, lai būtu tāpat. Galvenais jau, vai Vilīs ir aizmugurē, Hapiks ir aizmugurē. jā, bet pagaidām es neesmu tā skatos, tev reku ir 346 punkti, un Hapikam ir 330, tiem tie 16 punkti. 16 punkti, jā, bet tas nav ļoti daudz, tas var ātri. Vienā šajā sācensībās var pazaudēt to 16. Tā kā Hapiks zināms, ka viņš Vācijas trase ar Ūdensbergi, tā ir viņa trase, un priekš kreisās puses stulba, tad es domāju, ka viņš tur arī lidos šajā trasē. Varbūt kā šogad būs, varbūt tur kaut kas izmainīts, ka tas ātrums varbūt nebūs tik liels tām kreisajām. Skaidrs, bet katrā ziņā vecīt turēsim mīkšus, ka 3. ir obligāti jums jānotur, bez variantiem. Jāmēģina, tā jau redzēt, kas sanāk. Skaidrs, Laurīt, davai tad turies? Davai. Davai, čau. Davai, čau.